Audi A3. It kā maziņš auto, bet šis ir, manuprāt, tajā foršākajā versijā, kuram ir 4 durvis, kas ir ļoti pieprasīts. Tieši 4 durvju versijas, lai varētu būt gan praktisks, gan ietilpīgs. Man tā liekas, cik es esmu ar iepriekšējiem šādiem Audi A3 braucis, man ļoti patika. Tāds ļoti foršs auto. Šis ir mums 10. gada 2-litrīgs dīzelīts, 322 000 nobraukums, viss ir sakopts, sataisīts, tehniskā apskata ir līdz nākamā gada martam, un cena mums ir 6300. Smukā krāsā, ar ļoti smuku salonu, kurš ir tādā ļoti interesantā krāsa kombinācijā, mehāniskā kārbiņa, melnie griesti. Tev pašam ir 2-litrīgais dīzels, kā tev patīk motors? Man iepriekšējiem visiem, tā kā vecāku modeli, ko es biju braucis ar to Audi A3, man ļoti patīk, kā viņš vadās, un kā viņš brauc, un kāds viņš žiperis ir. Un tiešām viņš tā kā nesās, lido un brauc tajos līkumos smuki iekšā rakstās, un viss vajag labi. Man ļoti patīk, kā viņš vadās. To mašīnu perfekti izjūt, un es domāju, ar tādām muguras smadzenēm, un tieši es domāju, ka viņš ir piemērots sievietēm, lai saprastu tos gabarītus, izmērus, vai jauniešiem kā pirmā mašīna kaut kāda, kur saprast, kā viņa vadās, cik viņa liela, cik viņa plata, un foršs auto. Tiešām. Un tādos pareizajos izmēros, un tajā pašā laikā, ka tu mierīgi var iesaisties un aizvest arī 4 cilvēki var aizbraukt, kur vajag, un arī kāds mantas ielikt. Viņš ir tā kā golfiņš, bet viņam salons ir foršāks kā golfiņam. Viņš ir tāds kičīgs auto, kur Bozes mūziķiņa. Tā kā, jā, foršs. Viņam pat Bose ir. No highs, no lows, must be Bose. Un pasies bagažnieks ir salīdzinoši liels. Pat nav salīdzinoši liels, tas vienkārši ir liels. Jā, un tā kā mierīgi. Visā pat lielākos, tālākos pārbraucienos var doties un viss salien. Un tajā pašā laikā atkal brīvi visur stāvvietās var noparkoties